Priča par to, kā likt savām vēlmēm strādāt. Visam dzīlēs bija kāds veikals. Uz tā jau sen nebija nekādas izkārtnes. Savulaik to aizpūta viesuļvētra. Un saimnieks nelika jaunu uzrakstu, jo katrs vietējais iedzīvotājs jau zināja, veikalā tirgo vēlmes. Veikala sortiments bija milzīgs. Šeit varēja nopirkt gandrīz visu. Milzīgas jahtas, dzīvokļus, laulības, korporācijas viceprezidenta amatu, naudu, bērnus, savu mīļāko darbu, skaistu figūru, uzvaru konkursā, lielas automašīnas, vāru, veiksmu un daudz ko citu. Netika tirgota tikai dzīvība un nāve. To paveica galvenais birojs, kas atradās citā galaktikā. Ik viens, kurš ieradās veikalā, vispirms uzzināja savas vēlmes cenu. Starp citu, ir arī tādi gribētāji, kuri nekad neiegāja veikalā, bet palika mājās un vienkārši gribēja. Cenas bija dažādas. Piemēram, par iecienītāko darbu bija jāmaksā atteikšanās no stabilitātes un paredzamības. Vara maksāja nedaudz vairāk. Bija jāatsakās no dažiem uzskatiem, jāspēj visam rast racionāli izskaidrojumu, jāspēj atteikt citiem cilvēkiem, jāzina savu vērtību, un tai vajadzēja būt pietiekami augstai. Jāļauj sev teikt es. Izteikt savu viedokli, neskatoties uz piekrišanu vai noraidīšanu. Dažas cenas bija dīvainas. Laulību varēja dabūt gandrīz par velti, bet laimīga dzīve maksāja dārgi. Personīga atbildība par savu laimi, spēja baudīt dzīvi, savu vēlmju apzināšanu, atteikšanās no vēlmes līdzināties citiem, spēja novērtēt to, kas jau ir, ļaut pašam sev būt laimīgam, savas vērtības un nozīmes apzināšanās. Risks zaudēt dažus draugus un paziņas. Ne visi, kas ieradās veikalā, bija gatavi uzreiz iegādāties vēlēšanos. Daži, ieraugot cenu, uzreiz apgriezās un aizgāja. Citi ilgi stāvēja, domāja, skaitīja savu naudu un prātoja, kur atrast iztrūkstošā naudas daļu. Laik pa laikam kāds sāk sūdzēties par pārāk augstajām cenām, lūdza atlaidi vai interesējās par izpārdošanu. Un bija tādi, kas izņēma visus savus ietaupījumus un ieguva savu loloto vēlmi iesaiņot skaistā čaukstošā papīra. Citi klienti ar skaudību skatījās uz veiksminiekiem, tenkoja, ka veikala īpašnieks ir viņu draugs un vēlmi viņi ir ieguvuši gluži tāpat, pilnīgi bez grūtībām. Veikala īpašniekam bieži tika lūgts pazemināt cenu, lai palielinātu cirvēju skaitu. Bet viņš vienmēr atteicās, jo no tā cietīs vēlmju kvalitāte. Kad saimniekam jautāja, vai viņš nebaidās izputēt, viņš pamāja ar galvu un atbildēja, vienmēr atradīsies drosmīgas dvēseles, kas gatavs riskēt un mainīt savu dzīvi. Atteikties no ierastās un paredzamās dzīves, spējīgas noticēt sev. Šādiem cilvēkiem ir spēks un līdzekļi, lai apmaksātu savu vēlmu izpildījumu. Uz veikalu durvīm jau vairākus 100 gadus ir uzraksts. Ja tava vēlme nav piepildīta, tad tā vēl nav apmaksāta.